Labdien! 4. moduļa 3. nodarbībā, kas ir veltīta tēmai nodokļi. Šajā tēmā apskatīsim divas galvenās lietas, proti pievienotās vērtības nodoklis, ja PVN, un apskatīsimies arī uz citiem nodokļiem, kas ir nepieciešami un saistoši sociālajiem uzņēmumam un tā darbībai. Un tā PVN, jeb pievienotās vērtības nodoklis. Pirms mēs ieejam PVN detalizācijā, vēlos mazliet pieskārties šī nodokļa jēdzienam, pievienotās vērtības jēdzienam, ko tad arī izmanto kā pievienotās vērtības nodokļa tālāk administrācijā. Proti, šis nodoklis par pievienoto vērtību ir nodoklis, ko iekasē par preču vai pakalpojumu pārdošanu, un tas ir iekļauts tālāk cenā. Proti, jūs saņemat izejmateriālus, kuriem pievienojat savu vērtību, apstrādājat tos, izmantojat tos, lai ražotu jaunu produktu vai pakalpojumu, un šī ir tā pievienotā vērtība, un tā ir arī tā pamatdoma šim nodoklim par pievienoto vērtību. PVN likme daudzās valstīs ir atšķirīga, tā skaitā Eiropas Savienības dalību valstīs tā ir atšķirīga, turklāt katrā dalību valstī vēl viņa tiek klasificēta, var tikt klasificēta atšķirīgi arī dažādām produktu un pakalpojumu grupām. Latvijā standarta pievienotās vērtības nodokļa likme ir 21%, bet atsevišķām citām produktu grupām, piemēram, no šī 2024. gada valdība ir vienojusies, piemēram, Latvijai raksturīgiem augļiem un dārziņiem tie būtu 12%, citām produktu grupām tie varbūt arī 5%, tāpēc ir svarīgi sekot līdzi nodokļu tiesiskajam ietvaram un regulējumam atbilstoši savai sociālās uzņēmējdarbības specifikai, produktam vai pakalpojumam. Kas ir svarīgi, ka pievienotās vērtības nodoklis ir iekļauts preces un pakalpojumu cenā, kuru jūs rādat klientam, jeb reklamējat klientiem. Uzņēmumiem ir svarīgs arī tāds termins kā PVN maksātājs. Aicinām šajā kvadrāta kodā iepazīties ar Valsts ieņēmuma dienesta, Latvijas Republikas Valsts ieņēmuma dienesta informāciju par pievienotās vērtības nodokli un atsevišķi aspekti, kuriem ir jāpievērš uzmanība. Proti, ne visi uzņēmumi un uzņēmējdarbības veicēji obligāti ir PVN maksātāji, tomēr lielākā daļa, protams, ir. Ja jūsu uzņēmuma apgrozījums pārsniedz noteiktu slieksni, un Latvijā šobrīd šis slieksnis ir noteikts apgrozījums vismaz 40 000 eiro 12 mēnešu, jeb gada periodā, tad šādam uzņēmējdarbības veicējiem ir jāreģistrējās pievienotās vērtības nodokļu maksātāja reģistrā, bet vēlreiz atkarībā no preces vai pakalpojuma. Proti, lielākajā daļā šī prasība ir pildāma, bet varbūt atsevišķas konkrēts preces vai pakalpojumi, kas ir atbrīvot no šī nodokļa, bet par to jāskatās ir detalizēta informācija Valsts ieņēmuma dienestā. Tāpatās, ņemot vērā, ka PVN gala maksātājs ir gala patērētājs, ja šis pircējs, darījumos starp uzņēmumiem PVN nevienmēr tiek maksāts, tomēr, ja jūsu biznesa modelis ir tāds, ka jūs sadarbojaties tikai ar citiem uzņēmējiem, ja kas nav gala pircēji, arī tad var būt noderīgi reģistrēties kā PVN maksātājam vēl pirms noteiktā sliekšņa 40 000 eiro sasniegšanas, un tur jāskatās tā kopējā ietekme uz jūsu rentabilitāti. Ja. Tāpatās, ja vēlaties norakstīt izdevumus, piemēram, par pakalpojumiem, kas nāk ārpus Eiropas Savienības robežām, arī tad ir jāreģistrējās kā PVN maksātājiem. Un te ir svarīgi, ka ņemot vērā to, ka socioekonomika mainās, arī nodokļu sistēma pielāgojas jauniem apstākļiem, un tai ir regulāras izmaiņas, ir svarīgi sekot līdzi jaunākajām izmaiņām un skatīties gan uz PVN maksātāja sliekšņa nosacījumiem, gan uz to apjomu, gan uz preču un pakalpojumu produktu grupām, kurām kāds PVN likme ir piemērojama. Un apskatīsimies otrajā tēmā arī citus nodokļus, ar kuriem jūs noteikti saskārsieties savas sociālās uzņēmējdarbības laikā. Ņemot vērā, ka sociālai uzņēmēji, salīdzinoši jauns fenomens ekonomikā, kas atšķirās no klasiskās uzņēmējdarbības ar to, ka viņu pamatmērķis nav peļņa, bet sociālais labums,
proti tādas funkcijas veikšana, pildīšana, kura tādā vēl klasiskā izpratnē nereti būtu arī valsts uzdevums, valsts atbalsta sociālos uzņēmējdarbības veicējus. Šis atbalsts dažādās valstīs var būt un ir atšķirīgs, gan pēc tiesiskā statusa, gan pēc nodokļu un finanšu atvieglojumiem un citiem atbalsta mehānismiem. Tāpēc ir svarīgi apskatīt tās nodokļu prasības un īpašu nodokļu atvieglojumus īpaši sociālajiem uzņēmējiem, kurā valstī darboties. Šajā gadījumā apskatīsimies uz mūsu praktisko piemēru, protams, Latvijā. Un par sociālās uzņēmējdarbības tiesiskā regulējuma, tā skaitā nodokļu regulējuma, tā skaitā nodokļu atvieglojumiem Latvijā aicinām apmeklēt, piedāvājam šos 3 kvadrātkodus, kur aicinām apskatīties informāciju par valsts atbalstu sociālajiem uzņēmējiem Latvijā, tā skaitā šī atbalsta un tiesiskā regulējuma noteikšanai un status noteikšanai Latvijā ir pieņemts sociālā uzņēmuma likums, kuru šajā 2. kvadrātkodā aicinām arī apskatīties, kā arī Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir izveidojusi sociālās uzņēmējdarbības rokas grāmatu, kā radīt pozitīvas pārmaiņas, kurā cita starpā arī apskata finanšu un nodokļu jautājumus, ar kuriem jūs aicinām, protams, iepazīties. Un te informācijai, interesei vai darbībai citās valstīs apskatīties arī tiesisko regulējumu par sociālo uzņēmējdarbību un vēlreiz nevar nepieminēt šo ļoti svarīgo informācijas avotu tieši par nodokļiem, protams, valsts ieņēmuma dienestu un šī dienesta mājaslapu. Un šajā nodarbībā praktiskajā uzdevumā aicinām jūs apskatīt mūsu piedāvātos materiālus un arī citus internetā pieejamos informācijas avotus, kur ir nemazums, dažādi praktiķi, profesionāļi veido apraksts un pārskats par nodokļu prasībām, sociālajiem uzņēmumam un, protams, īpaši nodokļu atvieglojumiem sociālajiem uzņēmējiem. Īpaši apskatiet pievienotās vērtības nodokli, kāda ir likme, tad standarta likme ir 21%, bet atsevišķām produktu un pakalpojumu grupām tas var būt mazāks. Proti apskatiet, kurš PVN likme un attiecās uz jūsu produktu un pakalpojumu un kāds ir jūsu finanšu plūsma, lai zinātu, kad vai un kad jums ir jāreģistrējās kā pievienotās vērtības nodokļu maksātājiem Latvijā. Kopumā iesakām apkopot šo noderīgo informāciju, uzturēt viņu pieejamā veidā un konspektēti apkopot galveno par nodokļiem, kas jums būs arī jāveic jūsu finanšu uzskaitē. Tāpat aicinām identificēt un apskatīt grāmatvedības pakalpojumu piedāvājumus Latvijā, kuri vismaz sākotnējā un visticamāk arī tālākā jūsu darbības laikā palīdzēs jums nodrošināt, ka jūsu sociālais uzņēmums izmanto gan korektu finanšu un nodokļu uzskaites sistēmu un pārskatu, gan arī izmanto valsts piedāvāto atbalstu, tai skaitā nodokļu atvieglojumos. Un noslēgumā īsi par galveno, ko apskatījām šajā nodarbībā. Proti, iesākām ar pievienotās vērtības nodokli, kas ir nodoklis par pievienotās vērtības radīšanu, ko iekasē par preču vai pakalpojumu pārdošanu tā gala patērētājiem. Tas ir iekļauts cenā, tas ir iekļauts arī tajā reklamētajā cenā, ko jūs piedāvājat potenciāliem klientiem un esošiem klientiem, pārdodot savu produktu vai pakalpojumu. Tāpat ir kopumā, protams, ir arī citi nodokļi, gan darba spēka nodokļi, gan citi nodokļi, kas jums ir jāizskata, jāiepazīstās un jāplāno savā budžeta un finanšu uzskaitē, un pievērsiet uzmanību tieši sociālās uzņēmējdarbības atbalstam no valsts, tai skaitā nodokļu atbrīvojumiem, kas ir pieejami arī Latvijā.